Šodien spogulis rādīja Annas uzšūto skaisto balto kleitu, kura ar lielu lepnumu apņēma Zanes augumu. Pamatskola godam pabeigta. Pēc 3 dienām izlaidums. Ļoti skaisti, Zanīt, vērojot meitu, teica Anna. Zane kā uzvelkamais vilciņš apgriezās uz papēža ap savu asi. Kleita kā balts zieds ļāvās apļa veida kustībai, parādot prasmīgi Annas šūto saules griezumu. Donāts jau laicīgi bija pabrīdinājis gan priekšniecību, gan kolēģus, ka šī svarīgā diena viņam brīva. Kā nekā meita taču skolu nebeidz katru dienu. Visi 3 saposušies stāvēja virtuvē un viens otru aplūkoja, vēl piekārtojot apkaklīti vai visas pogas aizpogātas, notraušot kādu neredzamo puteklīti. Pasēdi te un pagaidi, palūdza Donāts ar Annu. Abi atnāca atpakaļ no istabas. Rokā bija neliela grezna kastīte. Zane uzreiz atpazina, ka tur savu prasmīgo roku ir pielikusi Anna. Kastīte bija apcakota ar baltu tamborētu mežģīni. Donāts turēja garos kātos sarkanas rozes. Nu tad, meit, apsveicam tevi ar šo nozīmīgo dienu, iesāka Donāts un pasniedza puķes. Te, Zanīt, no mums ar tēti. Un Anna sniedza kastīti. Zane, turot tēta skaistās rozes, mēģināja to atvērt. Dod, paturēšu, savu palīdzību piedāvāja Anna. Kastītē bija neliels dzintara kuloniņš sirds formā, ievērts sudraba ķēdītē. Cik skaisti, paldies, apbrīnojot dāvanu, teica absolvente. Tu droši vien turpmākos zināšanu gadus pavadīsi tālāk no mājām, tāpēc, lai vienmēr mēs tev būtu it kā līdzi, tad, lai tas tev atgādina par mums. Dāvanas dziļo būtību paskaidroja Anna. Zana apķēra tēti, nobučoja. Paldies! Un tad piekļāvās Annai. Paldies, mammu! Anna izplūda asarās. Donāts, lai neredz, ka arī viņam sirds ir īstajā vietā, izgāja pagalmā, emocijas nomierināt ar dūma palīdzību. Es jau sen tevi gribēju saukt par mammu, bet baidījos, vai tev patiks, iesāka Zane. Nu ko tu? Tu taču man kā pašas meita. Man jau neviena cita nav bez tevis un Donāta. Nu nāc, apliksim dāvanu ap kaklu, lai redzam, kā tad izskatās. Zane pagriezās, pacēla ieveidotos matus, un Anna, pareizāk būtu mamma, aplika kaklarotu. Kā ir? Skaisti, tiešām skaisti, vēl slaukot asaras un veroties Zanē atbildēja mamma. Aiziešu pie spoguļa, un kaklarotas īpašniece aizgāja to aplūkot. Absolventu pilna skolas sporta zāle. Direktora runa, aplausi. Neliels muzikāls priekšnesums, aplausi. Kāds runāja dzejas rindas, aplausi. Nepacietīgi kā zāļu sievas apkraujušies ar ziedu klēpiem sēdēja un stāvēja visi atnākušie absolventu rādi, draugi, paziņas. Anna un Donāts jau laicīgi bija ieradušies, tāpēc atrada vēl atlikušās tukšās sēdvietas. Abiem klēpī gulēja apsveikuma ziedi. Cītīgi galvas izslējuši vērās absolventu pulkā. Re, tur ir mūsu Zanīte. Abu sejās parādījās neviltots smaids. Pie Donāta pleca kāds pieskārās. Viņš atskatījās. Aiz viņiem nākamajā rindā sēdēja Sarma. Sveiks! Redz kā sarunājuši, sēžam viens otram gandrīz blakus. Donāts tik pamāja ar galvu, gan kā sveicienam, gan it kā ka piekrīt Sarmai. Tuvāk pieliekusies, bijusī turpināja. Jūs jau te tik lepni palikuši, ka man ziņu nevarējāt padot. Labi, ka pat iedomājos, ka varu tak uz skolas administrāciju piezvanīt un uzzināt, kad tad meitai izlaidums. Tu atceries, ka tev ir meita?
čukstot runāja Donāts, bet tāpat mēģināja uzsvērt un atgādināt Sarmai par meitas eksistenci. Un kā vienmēr es vainīga, noskaņot turpināt bija sarunu biedrene. Labi izbeidz, nesāksim izskaidroties, noteica Donāts un pagriezās atpakaļ. Anna neko neteica. Nosauca Zanes vārdu un uzvārdu. Anna un Donāts pasniedza savus ziedus. Aiz viņiem stāvēja Sarma. Zane necerēja viņu te ieraudzīt, tāpēc viņas acīs bija liels izbrīns. Nu tad apsveicu. Varēja jau paziņot mammai, kad jāatbrauc uz tavu skolas beigšanas dienu. Ironija. Vai Sarma pati jūta, ka ir pārņēmusi savas mātes taktiku, spraust savus pārmetumus un padomus, kur vajag, kur nē, un pie tam vēl Zanei tik svarīgā mirklī un dienā. Atkal muzikāls priekšnesums. Pēc tā viens no absolventiem sāka skaitīt aizkustinošu dzeju par vecāku nozīmi un atbalstu gan līdz šim, gan tālākajā dzīvē. Ar ziediem pateiksimies saviem vecākiem. Zane paņēmusi savus ziediņus piegāja pie Annas un pasniedza viņai. Donātu mīļi un sirsnīgi apskāva. Sarma sēdēja sastingusi, jo bija pārliecībā, ka ja ne visu ziedu pušķi, tad vismaz meita būs tik apķērīga, ka to sadalīs uz pusēm, un tad attiecīgo otru pusi pasniegs viņai. Donāts bija sarunājis, ka pēc svinīgās daļas mājās aizvedīs kolēģis, kuram ir lepns auto. Visi sasēdās un aizbrauca. Sarma stāvot pie skolas ieejas, neizpratnē noraudzījās aizbraucošajā auto. Tas nu gan! Autobus man tik no rīta. Kur lai es palieku? Raugoties rokas pulkstnī, Sarma prātoja. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.